brīnišķīga zeme mums Dievs ir devis. Auglīga zeme, kur izaug pilnīgi viss, kas cilvēkam vajadzīgs, un skaista, un ūdens mums ir pa pilnam. Un starp diviem kariem mēs patiešām, kā tajā lepnajā dziesmā, kā pērli iznirusinot zelmī pusnaktī, mums Dievs iedeva, radiet, dzīvojiet, pelniet, turieties savā zemē. Kā mēs viņam atbildam uz to? Mēs vienmēr izvēlamies to vieglāko ceļu, to nepalikt savā zemē un nevairot tos kopējos labumus šeit, pārtiekot, varbūt dažas dienas no maizes un ūdens. Man dažreiz arī tas pat nav bijis. Bet ja tev ir jānodod savs draugs vai jānogalina savas miesas auglis, lai tev būtu lielāki ienākumi, tad es izvēlos to nogalināšanu un ieleju varbūt savā rīta kafijā kreju. Es jau neesmu tikai tāda cēla Lidija apbalvotā un runājošā visādos tādos apgalvojumos, kur kaut kas labs jāpasvītro. Es esmu pajautājiet mūsu tēvam, kāda es esmu. Viņš vislabāk zina, cik daudz manī ir to grēku, ko viņš ir piedevis. Arī domas par abortu un varbūt pat tādu vēlēšanos izdarīt to abortu. Paldies viņam, ka es to neesmu izdarījis. Jūs esat izmisuši, bet neesat atstāti. Dievs jau neatstāja, ja viņu lūdz. Viņš jau mūs atrod, ja mēs viņu. Jo viņš ir mīlestība. Viņš ir gars, nevis kaut kas taustāms. Caur aizslēgtām durvīm viņš ienāk un saka šelom. Dzīvojam nedomājot varbūt. Nemīlot dzīvojam. Bērnus taču mēs ļoti mīlam, kad viņi ir.